Sveicināti pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā sievietēm un jauniešiem. Yeah, I think we've got the tactics right. I think it's just a matter of getting started now. Yeah. Looking forward to going fishing. Šogad pasaules čempionāts notiek Latvijā, Jēkabpils novada Baļotas ezerā. Baļotas ezers ir īpašs ar savu lielo zivju daudzumu un fantastisko apkārtni. Es, Ēriks Tukišs, šajā video atskatā padalīšos ar jums ar aktuālāko informāciju un notikumiem šī pasaules čempionāta laikā. Sekojiet mums līdzi un uzzināsiet visu par mūsu dalībnieku panākumiem un izaicinājumiem. First place. That's what we're here for. It's cold. Yeah, we have to win, and that's it. That's the only thing we want. Pirmajā dienā notika reģistrācija, kurā ieradās 10 sieviešu valsts un 5 jauniešu valsts. Reģistrācija notika veiksmīgi, visas komandas ir ieradušās, un čempionāts līdz ar to arī var pilnā apmērā sākties. We can try to catch a lot of fish, not with the biggest size, but I hope to catch a lot. Otrajā dienā notika pirmais kapteiņu mītings, kura laikā komandas padalījās ar saviem iespaidiem, ko tika novērojušas apsekojot ezeru. Sapulces laikā bija dažas neskaidrības saistībā ar brišanas attālumu, cik tālu drīkst brist iekšā, ko tad veiksmīgi arī atrisināja, un visām komandām tas tapa skaidrs. Sapulces laikā bija neskaidrības par sektoru virzieniem, kuras tad mēs kā organizatori šīs dienas laikā atrisināsim, lai sacensības var notikt pilnā tā apmērā. Savukārt vakarā Brīvdabas estrādē Mārdedis notiks pasākuma atklāšanas ceremonijā, kurā tad komandas, skanot viņu valstu himnām, izies uz skatuves, dziedās himnas, un tas ir tas sacensību atklāšanas ceremonijas kulminācija, nosauksim tā. Būs arī papildus priekšnesumi no vietējiem novada kultūras pulciņiem. Pēc atklāšanas ceremonijas visas komandas dosies uz savām bāzēm, kur jau gatavosies sacensībām, kuras notieks rīt. Tiekamies! Otrā diena sākās mums ar kapteiņu sapulci, kuras laikā tad arī tika izrunātas lietas, kas bija pirmajā dienā neizrunātas. Pēc jautājuma apspriešanas jau turpinājās pats interesantākais, aizraujošākais, kas ir šo sacensību, tad, kas starta kulminācija, izlozes. Un, kā parasti ierasts, tad izlozes laikā ir komandas, kurām paveicās un kurām ir, liekas, viss šluss. Sacensības ir beigušās, bet tās emocijas tiešām parādīja to, cik komandas ir tiešām tajās sacensībās iekšā. We're going for the win. First steps from Lithuania. It is a historical moment. So we are ready, and we'll be enjoying the time spent here. Lots of skills are already trained, and lots of skills are still to be trained. So we are looking forward to bring our best. Un tālāk jau pēc sektora izlozes komandas sāka doties uz savām izlozētajām vietām. Katrai valstī ir tās 3 zonas ABC, kur tad komandas gaidīja to pirmo signālu. 10:30 ir pirmais signāls, kad droši vien dzirdēja arī petardi. Un tas ir tas moments, kad komandas drīkst ieiet iekšā sektoros un jau sākt gatavoties, būvēt teltis, likt kopā makšķeres,
gatavot kaut kādas ēsmas, jā, un gaidīt jau otro sacensību signālu, kas ir starts. Jā, lielākās cerības ir uz B9, tur vajadzētu būt daudz zivīm, tā kā Inga ar Loretu paspēs pastrādāt riktīgi. 12:30, tas ir tas brīdis, kad lido makšķeras iekšā. Mums šeit ir 45 komandas, katrai komandai ir 4 makšķeras, un viņas visas vienlaicīgi tiek 12:30 iemestas. Mēs kā tiesneši apsekojot jau komandas, esam redzējuši copes šajā īsajā periodā šodien pa dienu. Neteikšu, kurai valstī, tas, lai paliek noslēpums, ir bijušas jau zivis pirmajā dienā. Visnotaļ pozitīvas emocijas, labu sektoru, Daudz darbu, bet galvenais zivis. jā, daudz darba, zivis. Jā. Prieku sejā, prieku komandā, Jā. prieku no padarītā darba, kas ir izdarīts līdz šim. Jā. Un jā, uz priekšu. Un arī kopumā, ja skatīties vakardienas fantastisko noskaņojumu, kas valdīja atklāšanas ceremonijā, kur visas valstis bija apkampušās, smaidīgas. Jā. Pēc šī rīta, šitās rīta skriešanas, viss turpinās, komandas ir fantastiskā noskaņojumā, ķer zivis, lai uzvar spēcīgākais. Bet par to, kā attīstīsies notikumi dienas gaitā, mēs jau uzzināsim rītdien. Ir pirmā makšķerēšanas diena pagājusi, pastāstīšu, kā ir gājis komandām. Sieviešu pusē ir bijusi diena nedaudz aktīvāka, bet tas ir attiecināms uz to, ka tur ir vairāk komandas, kopā ir izvilktas 4 zivis. Protams, ir bijušas vairākas copas, kuras ir nerealizētas, līdz ar to zivtiņu skaits būtu bijis citādāks. Pirmā diena vairāk ir domāta iebarošanai, līdz ar to komandas vairāk koncentrējās uz pirmo nakti, kad vajadzētu ķerties labāk. Pa nakti diezgan kluss bija, meitenes ļoti smagi strādāja. Tā no rīta tagad parādījās pirmās copes, izvilka vienu zivtiņu, pēc kādas minūtes, 2, uzreiz otru paņēma. Tad abas divas dabūjām krastā, un tagad atnāca svēšana un bija 3. copa un aizgāja skodā, norāvās viss. Jauniešu zonā karstums darīja savu, bija bezvēžu karstums, kas ļoti ietekmēja zivis. Viņas presinga rezultāti aizgāja projām, līdz ar to rezultāts ir likumsakarīgs. Tātad jauniešu zonā ir izvilkta viena zivs uz visām valstīm, un to ir izvilkusi Latvijas izlastā zivtiņa, ir 3 kg svarā, kas dod pirmo vietu mūsu izlasē pagaidām pēc pirmās dienas kopvērtējuma. Tātad pēc noteikumiem līdz 8:00 treneri, palīgi, asistenti, visi drīkst būt pie ezera un palīdzēt komandām, protams, verbāli nekā citādāk. Bet pēc 8:00 vakarā līdz 8:00 rītā visiem palīgu personālam ir jādodās projām gan jauniešu, gan sieviešu zonās. Līdz ar to jaunieši paliek sektorā tikai 2, un visa nakts ir uz viņu pleciem. Tātad viņi ir līdz 8:00 vakarā sabarojuši sektoru, un pēc 8:00 vakarā viņi gaida, kad nāks lielais zivju birums. Jauniešu pusē rezultāts tomēr nebija tik iepriecinošs kā gaidīts. Kopā ir izvilktas tikai 16 zivs pa nakti, no tām 4 ir mūsu komandai Ričardam ar Arķomu, kas dod viņiem pirmo vietu individuāli. Bet komandu vērtējumā pirmā vieta pagaidām ir Francijai, otrā vieta Rumānijai un Latvija ieņem 3. vietu 5 komandu konkurencē. Turpretī sieviešu zonā, kas ir otrā ezera krastā, 2 sektori un 1 ir šajā krastā, rezultāti ir nedaudz iepriecinošāki. Kopā ir noķerts 33 zivis, pulka tiesu 13 zivis ir noķērusi Rumānijas komanda, kas ir izvirzījusies vadībā. I think it's pretty early in the competition to say what it's going to be. And I am certain even that there's not a lot of fish in the sectors at this moment, that this afternoon and this wind we're going to bring some action. Nu, jūs redzat, ir rīts, ļoti vējains, pūš visu pa gaisu, ko var aizpūst, un vakarā sola to lielo vētru. Tas nozīmē, ka līdz vētrai ir jāsaķer, ko var saķert, jo stipra vēja gadījumā un zibeņošanas gadījumā sacensības var pārtraukt vai vispār atcelt.
Ja pēc pusnakts uznāk vētra un sacensības tiek pārtrauktas, rezultāti tiek fiksēti un tādi, kādi viņi tajā brīdī būs, tādi arī viņi paliks kā gala rezultāti. Cerēsim, ka vētra nebūs. Difficult lake. We didn't expect at this, but we are trying to do our best and win this championship. Tātad zivtiņas ir sabarotas, viņas drīz sāks ķerties un vakar daļai jābūt ļoti aktīvai. Līdz 8:00 jūs varat atbraukt, paskatīties, jo tad noteikti ķersies. Tāpēc uzaicinām visus uz Baļotas ezeru. Rītdienas sacensības turpinās un noslēdzās sestdien. Gaidat arī mūsu atskatu rītdien. Sveicināti! Vakardienas vētra veiksmīgi mums pagāja garām un sacensības pilnā apmērā turpinājās. Nakts pagāja diezgan lietaina, kas arī komandām deva daudz zivis. Jaunieši spridzināja visās 3 zonās. Gan C zona, Latvija, Rumānija, sīva cīņa. A zona jaunieši Latvijas sāka parādīt rezultātus. Jauniešu zona diezgan sīva cīņa tagad. Arī sievietēm sacensības norits praigā cīņa. Uz vakaru līderos bija rumāņu komanda, bet veiksmīga nakts mūsu latviešu komandai deva daudz zivis, kas ļāva viņām izvirzīties jau vadībā uz rīta svēršanu. Well, we just got to keep pushing. We're not expecting too much, but we're expecting a lot. So we got to keep pushing, keep hoping, and hopefully keep the fish in this area. B zonā laikapstākļi salikās tā, ka varētu būt liels cerības, bet uz doto brīdi redzam, ka zonā ir viss diezgan mierīgi un zivju tur nav. Ir pāris zivis, bet ar to arī pagaidām ir viss. Vēl, diemžēl, sportā tā ir, kad nenotiek bez starpgadījumiem un ir komandas, kuras ir saņēmušas dzeltenās kartiņas. Šorīt kapteiņu rīta mītingā tika pielemts tās. For Latvia, we're going slowly to the target, but we are moving, and right now we feel that even more work will adjust the things, so we are on the way to our point. Un priekšā mums ir jau pēdējā sacensība nakts, ko mēs zinām. Parasti sacensībās ir, kad pēdējā nakts ir tā izšķirošā, un te viss var mainīties vēl krustu šķērsu. Zinot Baļotas ezera specifiku, te vienmēr izšķirās viss pēdējā naktī. Ar nepacietību gaidām nākamo pēdējo sacensību dienu, kad jau arī uzzināsim, kas mums ir šī gada čempioni. Otrā diena ir tāda viltīga diena. Mēdz būt tā, ka ļoti aktīvi ķerās. Un mēdz būt tā, ka iestājās kaut kādas pauzes. Tā kā bija puišiem, vakar visu dienu zivis ķerās, bet pilnīgi nogājieni, nevarēja dabūt vispār zivis ārā. Bet nāca nakts, un nakts atbildēja uz daudziem jautājumiem. Zivis turpināja ķerties, bet jau izdevās dabūt krastā. Viss sakārtojās savā vietā. 11 vakarā bija samērā tumšs jau, kad lielākā daļa treneru un apkalpojošā personāla jau nolēma, ka varētu mazliet atslābt. Atskan zvans, kad mums ir big fish. Aizskrēju līdz meitenēm A6 sektorā, Lindai ar Darju, esot kaut kas milzīgs. Fantastiski skaista ziva, zviņotā karpa, saukta maiga.
Cikos tas bija? Bija ap 12. Pus 12. kaut kādos, jā. Man liekas, bez 10-12 mēs paziņojām, ka ir. Bija tāda ilgi gaidīta cope un tāds baigs pārsteigums. Tad kā dāvana par darbu. Lūk, un turpinot par Big Fish, 10 minūtes pirms finiša čaļiem B zonā, Robertam ar Raineru 11-8. Pirms tam bija laikam Francijai, Rumānijai 11, bija 11-0 un 11-5. Un mūsējai pa 300 gramiem pārsit. Šis rīts bija ļoti saspringts. Bija iespējas puišiem vēl pacelties, bija iespējas, nebija tā, ka galīgi jau viss bija skaidrs. Tur drusciņi pietrūka, bet strādāja līdz pēdējiem minūtēs, bija klāt A-zonā 5 zivis par rītu. We enjoyed it. The time ran really quickly. It was like Wednesday and it was Saturday. So I really enjoyed the lake. It's a beautiful location. And it was my first championship. And I'm looking forward to many more championships. And I love how Latvia welcomed us. So yeah, my time was really great here. Even with all the accidents we had, my teeth, her eyes, everything, we still enjoyed it. And looking forward to next year. Yeah. Meitenēm izdevās, un tāpēc tas ir dubults panākums par to, ka meitenēm izdevās izmantot mājas sienas. Bet nekādā gadījumā nevar teikt, ka tur bija viegli. Zanai ar Māju bija nenormāli sarežģīts sektors, Un viņas ar meistarību un izdomu un kreativitāti atrisināja tā sektorā problēmu, tos izaicinājumus, kas bija, un mācēja vilkt zivis tur, kur bija ļoti grūti. Paldies viņiem, paldies komandai, paldies visiem, kas palīdzēja, paldies meitenēm. Mums viss bija fantastiski. Daudz es vienu, ka neticēju mums, bet visi par vienu, neviens par visiem, visi par vienu. Tā mēs strādājam. Briekā. Šī kundzei vīrs teica, ka, ja viņas uzvar, tad viņas piedalās sacensībās, kuras atmaksā viņas vīrs. Sacensības maksā 1000 eiro, piedalīšanās tikai. Tā kā, lai sāk grabināt kapeikas. Pasaules čempionāta noslēguma ceremonija vienmēr ir tas, ko visi gaida ar nepacietību. Tas ir laiks, kad var no vienas puses mazliet atslāpt no tā stresa, kas tev ir bijis 3,5–4 dienas. No otras puses var mazliet iepazīties ar konkurentiem, kolēģiem, domu biedriem. Tipset prezidents sacensības slēdz.